Sliktākajā gadījumā nāksies kādu riepas skrūvēt. Tā, nu mēģināsim šitien dabūt moci iekšā. Grādi mazāk ir, bet tāpatās. Nācās samaksāt 40 eiro. Mums ir palikušas 5 dienas līdz mūsu braucienam, un mums ir jāizdara kaut kādi sagatavošanās darbi. Viens no darbiņiem ir jāizdzen moci uz kārtēju apkopi. Un ir kaut kāds vēl citas lietas jāizdara. 5 dienas pirms brauciena mēs braucam sarunāt busiņu. Savējo busiņu pārdevu. Tagad nāks meklēt citu vietā. Aizbraukšu līdz depo busu nomai. Biju pagājušajā nedēļā zvanījis, iespējams sarunāšu busiņu, kad iztikšu bez piekras. Jā, tas ir brauciens ar moci. Tikai līdz startvietē nonāksim ar mašīnu. Aizbrauksim apskatīties, vai es tur vispār varu iekrāmēt iekšā moci, jo baigi negribās piekabēt vilkt līdzi. 6,5 hours later. Pirmā lieta izdarīta. Busiņu esmu norezervējis, dabūju Opel Vivaro 19. gada. Pārbaudīju izmērus, vai gribēju pārbaudīt, pārliecināties, vai es varēšu iebāzt iekšā tur vispār savu motociklu. Izmērīju, izņemot ārā pēdējo rindu, tā pa diagonāli, tad varēs, knapi varēs iebāzt iekšā. Augstums arī it kā der, bet ja nevarēs, tad varēs spoguļus noskrūvēt, bet ja garumā nedarēs, sliktākajā gadījumā nāksies kādu riepu skrūvēt. Bet es ļoti ceru, ka līdz tām nenonāks. Tomorrow. Vedam moci uz apkopi. Uz apkopi es vedu uz Vecmilgrāvi. Gan jau visi dukātisti zina, kas tur atrodas. Un bez šitiem komentāriem. Tur tā kā eļu var pāds nomainīt un tā tālāk. Jā, visu kaut ko var izdarīt. Pirmām kārtām laiks, otrām kārtām garantija. Un bez eļas maiņas vēl visāds niedz. Kaut kāds sliders jānomaina, vēl kaut kas. Un kompī jau arī jāveic konkrētas darbības. Pašam nomainīt eļu, pēc tam braukt uz centru, kaut ko darīt, tas ir no. Tā, man šobrīd nobraukums ir 12,400. Es pirms nepilniem 3000 jau biju veicis apkopi. Tagad nākamā, pirms brauciena, jo nākamais brauciens būs noteikti, domāju, kopā līdz 1500 būs nobraukums. Paldies! Tad mazliet par pašu braucienu. Ir plānots brauciens pēc 5 dienām uz Šveici, kopā uz 9 dienām. Braucam ar mašīnu, 2 dienas turpceļā, 2 atpakaļceļā un 5 dienas pa vietai. Gala mērķis ar mašīnu ir aizbraukt līdz Šveicei, tur noparkoties un vairāk nekur ar nebraukāt ar mašīnu. Viens bāzes punkts, Lugano, braucu pie sievas radiniekiem, un tad es un sievas brālis, mēs te 5 dienas braukāsim pa visu Šveici un arī Itāliju. Un ir, protams, viens tāds, mazais, nelielais mērķis noteikti aizbraukt uz slaveno Stelvio pasu Itālijā. Laikam nevajadzēja šeit iebraukt iekšā, vajadzēja braukt pa Krustpils ielu. Labi, mazliet jāpaciešās pāris metri. One eternity later. Griežam te iekšā. Esam beidzot atbraukši. One eternity later.
Beidzot nepilnas 5 dienas pagāja. Mocis man bija apkopē, dabūja atpakaļ šodien. Un šodien vēl mazliet ir jāsagatavojās un rītdien jādodās ceļā. Ko mocim izdarīja? Nomainīja eļļas filtru, slaideri, kārtīgi uzspodrināja, iztīrīja radiatoru, ķēde un vēl visādi sīkums. Nu, un tad viņš ir gatavs braucienam uz Šveici. Gaidu komentārus par to, ka esmu slings, nevaru neko pats izdarīt, kārtīgs motociklists pats visu dara. Iekomentējiet, ierakstiet komentārā, kurš pats taisa apkopu mocim. Es nerunāju par ķēdi, es runāju par eļļu filtriem un citām lietām. Kaut ko apturēja. Šīs bija tāds triki ar to fūri. Idiots, Es tev piedodu. Aš pilnīgi pakaļu pacēlās gaisā. Lietuvietim piedodams. Šis ticamāk domāju, divas joslas parādījās, varam maukt. Tur huļuški. Šitais izskatās pēc ilgā ceļa kāpās. A few moments later. A few minutes later. Sams. Pienāks diena, pēdējā diena. Rītdien ir jābrauc uz Šveici. Re, kur busiņš. Dabujām no depo nomas. Nu tāds, man bija iepriekš krietni labāks, kaut vai viņš man bija vecāks. Šis tāds bišķu tāds lamat. Un re, kur mopēds gatavs man ir jau. Mēģināsim dabūt viņu iekšā šitan. Tā bija atslēgas nav. Tā, mēģināsim mopēdu dabūt iekšā šeit. Tā, nu mēģināsim šitan dabūt moci iekšā. Kaut ko mērīju, bažas man ir pa augstumu. Būs spoguļi jāskrūvē nost. Un vai zinat, kam domāti šitie? Gan jau, ka nojaušat. Tā, materiāls sagatavot, viena jauna paciņa. Kaut kas te lietots. Tagad mazliet jāpadarbojas. 6.5 hours later. Tā, ko mēs izdarījām? Ielikām, redzam, DB kilrīti un šīten arī DB kilrīts. Tad papildus tam iebāzām šitādu lietiņu vienā trubā un otrā trubā. Domāju, būtu jābūt ok. Nevajadzētu būt tā, ka Šveicē tevi jājārā. Pārbaudīsim, kas skan.
Nē, īstenībā ir viss kārtībā. Tā, ir kārtībā. Reku skatāmies. Tā skaņa vairs nav tik dobja, viņa tāda, slāpējoša. Pats sākums. Kad ir maz apgrieziena, tad viņš tur kaut ko liekas, ka skaļāk, bet principā ir baigi ok. Ir forši. Nopirku jaunu rampu. Nebija vajadzīga iepriekš, bet šitais vajadzīgs ir, lai varētu iedzīt busā iekšā. Tātad, ielīda šeit bez problēmām iekšā. Forši. Tikai iznācās vēl šito spoguli bišķi nogriezt, pagriezt, bet viss pārējais ir forši. Sastrupējam un aiziet. Tomorrow. Burvīgais sestdienas rīts. Esam sakramējušies. Tā, esam visu piestrupējuši, somiņas rekipējumu, sīkais brauc manīm, sīkiem skūteris, viss kaut kas līdz ir. Pārbaudam. Šitais nekustēsies, cerams. Aiziet. Beidzot esam uzsākuši mūsu braucienu. Mazliet vēlāk izbraucam nekā plānots. Izbraucam kaut kur ap 10 no Ikšķilas. Un mums gala mērķis ir Šveice, 2100 km. Šito gabalu ir plānots 2 dienās mērot. Tātad mūsu brauciena plāns kopā mēs pazūdam 9 dienām. 2 dienas turpceļā ar mašīnu, 5 dienas braukāju ar mocu uz vietas un 2 dienas atpakaļ. Nebraucu viens, paņēmu arī līdz sīko. Čau! Jā, un sīko atstāšu radiniekiem, lai tur ņemās, viņam tur būs māsītas vietas. Es ar savu sievas brāli Genādiju, mēs braukāsimies. Kā saka, brauksim dzīvē ar motocikliem. Viņam ir BMWs FR 900, ja es pareizi to modeli sauc. Brauksim par Šveici, aizbrauksim līdz Itālijai un, protams, tas viens no galvenajiem mērķiem ir aizbraukt uz šo slaveno vietu Stelvio Pass Itālijā. Tā kā turpiniet skatīties. Nelielajā atskaitītei esam jau iebraukuši iekšā Lietuvā un ir nobraukt pirmie 100 km. Šodien būtu jānobrauc kopā kaut kādi 1100 kopā. Iebraucam Polijā, nobraukt kaut kā 370, 380 km. Turpinām ceļu. Mēs iebraucām Polijā, šobrīd rāda mums plus 22 grādi. Kā ir karsts vai augsts tev? Karsts. Jā, mums tur 22 grādi Polijā rāda. Pulkstens ir kaut kādi nepilni 2. Bet mums te ienāk ziņas, ka šobrīd Šveicē kaut kāda plus 30. Tas gan man patīk. Būs diezgan interesanti ar moci pabraukt. Plus 30 grādos. Bet labi, Latvijā arī tas pats ir. Tā, pa ceļām uz Varšavu baigais sastrēgums. Es neredzēju, kur viņš sākās, bet vairāki kilometri. Labi, ka nav mums pa ceļam. Esam beidzot iebraukuši Varšavā. Kaut kādi nepilni 700 km norulēti. Pulkstenis ir gandrīz 5 pēc vietējā laika. Ārā 26 grādi. Temperatūra ceļās vakaru un tuvojoties Polijai. Armāns, kā tu jūties? Visu dienu braucam. Vēl var paturēt, ja? Davai. Izturi. Nobraukti 900 km nepilni un pirmās nepatikšanas jau. Mums iedegās check engines. Rāda check injections. Kaut kas jaudu bišku. Vairs neiet tā kā gāja un kruīz kontroli nesrādā. Mēs esam nobraukuši tikai nepilni 1/4 no vienas distances, kuru mums vajadzētu mērot par šīm dienām kopumā. Cerams, ka izturēs. Ir nobraukti pirmie 1000 km ar mazu astīti. Diena mums vēl nav beigusies. Domājām,
palikt, visticamāk, tad paliksim Dresdenē, brauksim līdz Vācijai. Vēl kaut kādi nepilni 300 km klāt. Armāns izturēs? Jā! Ok, malcam tālāk. Esam netālu no Vroclavas, un šitais tilts, kuram mēs braucam pāri, izskatās diezgan iespaidīgi. Planšs tilts, labs izskatās. Iespaidīgi. Tiešām iespaidīgi. Tas tilts no attāluma izskatījās. Nezinu, mēs tur bijām kaut kā 10 km attālumu, izskatījās ļoti iespaidīgi. Vēl neesmu bijis līdz šim Vroclavas apkaimē. A few moments later. Tikko iebraucām Vācijā, esam norulējuši jau gan arī 1200 km. Mums vēl palika kaut kādi 100 km līdz viesnīcai. Ko nebiju sen redzējis, robežu kontroli. Mūs palaid garām, bet visus autobusus un kaut kādas mašīnas ar piekabēm visus ņēma ciet. Zini, iekšā kaut kādās tādās kā teltīs, angāros, zem kaut kādām nojumēm un pārbaudiem. Tā nu beidzot ieradāmies Dresdenes viesnīcā, saucās kaut kāda rezidence. Rekord numuriņš. Tā, nu tāds maziņš pieticīgs, mazliet pēc padomījies vēl šeit smird, bet ir ok. 120 eiro. Tomorrow. Tā, diena numur 2 sākas mums. Mēs jau kaut kādu jau stundu esam ceļā no Dresdenes virzienā uz Lugano. Jā, šobrīd ir diezgan karsts. Jau var redzēt, 30 grādi rāda. Tā arī jūtās, varbūt tās kaut kādi grādi mazāk ir, bet tāpat tās ļoti karsts. Braucam pa Vācijas autobāni. Vispār gribēju tikai pieminēt, kad ir patīkama sajūta, kad tu iebrauc iekšā no Polijas uz Vāciju. Tev parādās uzreiz zīmē, ja? Ieteicamies ātrums 130. Nevis maksimālais, bet ieteicamies. Protams, šie te bāņi bez ātruma ierobežojuma. Mēs, protams, ar busu baigi nevaram palidot līdz 150, 160, ātrāk nē. Ja var redzēt, man tas čeks vēl tāpatās stāv. Čeks nav nekur pazudis, un tad var just. Pa kalnu varam ieskrēties līdz kaut kādiem tiem 160, ja? Tik līdz nāk kalns augšā uzreiz, tur ātrums krītās un neiet, jāmet robi zemāk, tā tālāk. Katrā ziņā manam trafikam 4 gadus vecāks, tādas problēmas nebija. Bet labi, ko nu par busiņiem. Mēs turpinām ceļu un plāns ir vakarā iebraukt iekšā Lugano. Šobrīd ir kaut kāds dienas vidus jau. Esam nobraukuši kopā ar vakardienu 1600 km. Un mums līdz gala mērķim, ja skatās pēc navigācijas, ir 577 km. Gribēju pa vienu īpatnību izstāstīt, cik es baigi bieži nebraukāju pa Vācijas autobāņiem. Iebraucot Vācijas degvielas uzpildu stacijās, mēs tad bijām tādās 3. Ja salīdzinām ar Poliju, tad Vācijā ir maksas tolets, ja? 1 eiro maksā. Un arī īpatnība, tāda, dīvainība vai īpatnība naudas izņemšanas banka automāti. Tāda lieta nebija redzējis iekšā degvielas uzpildu stacijās. Bet uzreiz arī novērojums ir tas, ka Vācijā, kaut vai tajos pašos benzīntankos, netīrība ir lielāka nekā Polijā. Beidzot esam iebraukuši Šveices teritorijā. Kaut kādi nepilni 2000 km nobraukt. Un mums vēl palika 200 km vēl jānorulē un būsim gala mērķi. Par ceļiem. Pāris vārdos par ceļiem izstāstīšu. Polijā braucot nav nekas jāmaksā, ne uz vienu bāņu. Vācijā ir tieši tāpatās. Iebraucām Austrijā 9 eiro dienas maksa pa tiem Austrijas ceļiem, bet mums reāli Austriju vajadzēs čersot tur 10, 20, 30 km.
Un Šveicē, lai brauktu, nācās samaksāt 40 €. Tā laikam bija tā gada nodeva, ja nemaldos. Vai mēneša? Gada vai mēneša nodeva, mamma teica? Jā, 40 € bija gada nodeva. Tur nebija opcija mazāk neko nopirkt. Nu, neko samaksājām visu. Kā par to nav jāstraucās vairāk. Mēs esam beidzot iebraukuši ar Lugano. Pāris minūtes un būsim uz vietas. Tātad mūsējais brauciens vakar un šodien beidzas. Rītdien jāsāk nodarboties ar motobraukšanu.